Degpunktā. Labvakar, tiešraidē no LNT studijas diennakts satraucošākos notikumus jums pastāstīs Kārlis Seržants un Ines Supa. Ceļu policistos daudzi autovadītāji saskata savus ienaidniekus, pat nepadomājot, ka arī policisti ir tikai cilvēki, kas veic savu darbu. Nereti likumsargiem nākas uzklausīt ne tos pieklājīgākos vārdus. Arī nākamajā stāstā jūs redzēsiet kādu no šādām situācijām. Policistu ekipāžai patruļas laikā pabrauca garām kāds auto, no kura logi atskanēja nevisai skaists vārds likumsarga virzienā. Kā reaģēja policisti un vai rupeklis par apsaukāšanos saņems sodu, stāsta Miks Dūcis. Daudz autovadītāju attieksme pret ceļu policiju nav pārāk pozitīva, jo viņi domā, ka tieši likumsargi ir tie, kuri vadītājiem bojā dzīvi, tos kontrolējot un bieži vien pat sodot. Arī kādam BMW pasažierim, kurš pats ir arī autovadītājs, uznāca nepārvaram vēlmreiz izteikt savu viedokli par policistiem, kliedzot necenzētus vārdus no policijas ekipāžai garām braucoša auto. Policisti izdzirdot vīrieša lāmas nolēma auto apturēt un pārliecināties par to, vai tās vadītājs ir skaidrā un vai tikai šī bravūra nav radusies alkohola ietekmē. BMW palādi apstāsies. Uzreiz pēc automašīnas apturēšanas vīrietis, kurš iepriekš bija visai bravūrīgs, pēkšņi apgalvoja, ka neko nav teicis, kur nu vēl apvainojas policijas darbiniekus. Lūdzu ārā. Jūs lietojat alkoholiskos dzērienus. Kāpēc Policija palaukstos izkāpt nevajag ārā? savus mazvērtības kompleksus vai kaut ko tādu virzienā uz mums redzēt, labi? Es jums tā cienītais kāpjam lūdzu ārā. Policisti pārbaudīja automašīnu, vadītāju un pēc tam veic īsas pārunas ar ierēbušo kungu. Ne jūs kāds aizstāv. Kas tā pa nemodu ir ieraugot policiju, ir jāpasaka kaut kas. Kāpēc jūs iedomājas, ka es jums kaut ko teicu? Es nesaprotu. Saproti, visi ir Es braucu pa šosei, es bļaustos visu laikā, es gribu, ka man sievieti brauc. Visi ir lieli vīri, kad sēž mašīnā. Kāpēc? Ar atvērtu logu, alkohola rebmā ķērts uz policiju. Kāpēc jūs iedomājas? Mani policijas, mani draugi visi. Cerams, ka šis gadījums liks vīrietim padomāt pirms bravūrīgi izturēties pret cilvēkiem, kuri godprātīgi veic savu darbu. Miks Dūcis, Degpunktā.